Sveiks! Jauna sērija. Mēs pēc Līgo Jāņu svinībām paņēmām no villas pauzīt un izdomājām, ka vienā starpbrīdiņā pēc vairākam dienām aizbrauksim apraudzīt kaķīšus. Nu tā, it kā, ka lietas nebūs, tad aizbrauksim kaķīšus paraudzīt. Un ko tu domā, kamēr mēs braucam, lietas sākās atkal, no? Un tā ir rīts, jā, 10:26. Un iedomājieties, kur jūs esat kaut ko tādu redzējuši, ka Diana pie stūras ir, nu? Nē, es neesmu nekādu alkoholu lietojis, neko, viss ir kārtībā. Viņa vienkārši man šodien palūdza, pasties, kā viņa brauc, nu? Viņa man šodien palūdza, lai es viņai iedod pabraukt, tad, kad mēs braucam, vienmēr es tikai pie stūras. Kad sanāk, kad es tur strādāju, ņemos un visu, ko es daru, es vispār nekur nebraucu. Tā brīdī, ka es vispār vairs nebraucu. Nu jā, nu tieši tā. Un ziniet, kāds vēl mērķis apraudzīt kaķīšus un vienkārši aizbraukt uz villu, par cik visu laiku pagaidām sūdīgs laiks. Mēs brauksim apakaļ, mēs tīri uz stundiņu aizbrauksim. Un mēs gribam mūsu pirmo zemeni uz pusēm vienu apēst gatavo no mūsu dārza. Un tā ir misija, un tā ir motivācija maukt no Rīgas uz rīktīgiem laukiem pakaļ vienai zemenei. Ar to Dianu braukt, tas ir kaut kāds vāks no visa. Pa bedrēm, pa Graņķerovku tur līniju. Nevar bišķi tur pagriezt un braukt pa... Nē, viņi brauc pa līniju tādu, nu, cilvēki zina, kas ir sēdējuši blaksē un tā... Un nevar pagriezt stūri. Tā vēl viņi pa ceļam saka, es zinu, kur ir sēns. Nu labi, nu. Es pastāvēšu padzeršu kvasu, kamēr viņi domā, kur ir sēns. Diana man tikko paziņoja, ka viņu atrada... Tas arī atrada. O, reku gailnīts, super! A kas šitais ir? Sviestbēk? Oi, es labāk nerunāju. Pasties, kādi mēs krūtī esam palikuši, reku visas tās gailins, ko mēs reku redzam, jā. Reku, mēs viņas neņemam. Pagaidām, mēs nepratīsim daudz, tad ņemsim. Vienkārši mēs viņas atstāsim, lai viņas izaug lielākas, nevis lai kāds cits atnāk un paņem pareizi. Nē, viņas tāpat, bet pēc vēl kāds kokās izmēr. Ja mēs uzliksim šeit kameru, tas nekas, ka nepieder mums šitā visa teritorija. Un bļausim kamerā, lai neaiztiek mūsu gailens. Jā. O, tu ir sakašāts jau. Nu, te kāds Cūka varbūt tās. Cūks rušina zemi. Ejam, dārza tūrē, skaties. Reku, sarkana zemeni. Bļoviens vienu jau kāds apēda. Reku, sarkana. Bļāviens nokavējām bišķiņu. Te jābūt uz vietas un jāiet. Reku, zirnīši aug, pasties, neviens nav uzsiets, lai viņu uz augšu ir super. Rukola, dīles, dzeltenes, loki dzeltenīgi, ai, tomāti pilni krūmi. Paskaties, cik daudz tomātiņu, rekur. Paskaties, kāds liels tomāts, nu super. Reku tomāti, visur tomāti, vienkārši super, reku kāpost, griezdamies aug. Labi, kaut kur es pārspēlēju, kaut kur ne. Reku ir zemenīte, reku plants for you zemenītes. Posties, cik bagātīgs krūms pilns zemenītēm. O, šitie arī sāka ziedēt, kā pārstādītanī kastē, ko es uztaisīju, ja? Jā, tikai tāpēc, ka tu uztaisīji. Nu, protams, tālāk cilvēki skatieties. Kārtupelis. Bengā iet tur kakāt. Kārtupelis. Tur vēl ir Kārtupelis. Nu, nāk. Un pasties, saules puķa pirmā. Jo, pasties. Vienkārši skaistums, jā? Labi, ejam zemenes testēt. Nē, ejam paskatīsim. Nē, nu, protams, ka melanīts arī bija filmēts, ka viņas te ir pilns, jā? Pilni krūmi, pasties, super. Vienkārši pilns. Nē, nu, mēs esam tādi dārznieki. Kāds var lūdzu pastāstīt no tiem, kur vairāk saprot, es zinu, ka mums te komentē, reku lapu nav jāņogām. Un arī ogas ir visas pazudušas. Kur kaut kādi te kukaiņi kukaiņi noēd, paskaties! Man liekas, ka šits arī visu apēd. Jā, man liekas, ka liemeži visu noēd. Znači jālasa un jāvaktē, pasties, reku plants for you lilijas, redzi? Reku nāk ārā, bļovins, cik tur ziedi būs. Super, reku koki smuki stāv, te vienkārši pasties. Nu super, ar jumtu, kur ne...
O, kā stāv pamati. Nav aizskalot. Man jau te kas tur skarbais rakstīja komentāros, ka vajag betonu lietu, bet es domāju, ka es neko neliešu cements. Kā ir tā, man ir māli, kaut kādi akmeņi te apakšā, te viss ir stingrs. Gan jau, ka būs ok. Te ir ļoti stingrs. Te ir ļoti labi pamatni, saproti? Nu, viss? Ejam zemens ēst. Es ņemšu šito. Nu, tu lielāku paņem, tā nav godīgi. Tev gatavāk ir. Davai, priekā. Mūsu pirmās zemenes. Man atgādina bērnību. Tās ir vectētiņi. Un tā kā bērnībā uz lauka bija. Es pat sortu nezinu šitā. Parastās kaut kāds, ne? Super. A, cik tu taisies ēst? Nu, lūk, šis ir iemesls, kāpēc mēs te nevaram normāli tusēt. Lietus, visu laiku lietus. Un vēl es izdomāju, ka jāizdzen Chryslers uz Rīgu vienreiz. Viņš te jau stāv kaut kāds 2 nedēļas. Riepas laiž ārā man viņam, protams. Ar riepas laiž ārā, tāpēc, ka man te, nu, lēnām laiž viņam tie diski oksidējās hromu. Reik, Diana savus pudeles savāc, ko viņa pats sakrājusi te ir, ja? Par tiem maliņiem, kurus... Pasties, vispār kauna nav. Tie, kas man pazīst, zina, ka man aliņš negaršo kā. Kā negaršo? A, kurš tad no kurienes tas sakrājās viss tas? Viņš cilvēks. Labi, noies pāri visām riepiņām, kā sagās uzpumpēšu un laidīsim uz Rīgu, un tad jau citā dienā jauni kadri, kā sagās. Saulainā, un beidzot varbūt vasara jau būs. Jē! Būs ģimene atkal ieradās villā. Dēls psiho, mēs tikko knap no mašīnas izkāpām, viņš saka, ka viņam vajag kvadrciklu. Nu ko? Pieļauju, ka beidzot būs sākusies vasara, un tas ir jūlijas. Jūlijā sākās vasara, iedomājies? Pagaidi, vēl nav jūlijas. Tā kā es ļoti ceru, ka tagad es varēšu efektīvi sākt būvēt tālāk šķūni. Es gribu ielikt grīdu. Sakarā ar, kas tur ir līķis? Atkal kaķis sanes. Sakarā ar to, ka lietus vairāk pagaidām nesola, es esmu gatavs sākt lietot savus OSB un maukt. Labi, mums jāizkramā čemodāni, visi, ko mēs esam atveduši. Šodien vēl nav, protams, super karsti, jā? Bet, es vispār neviens pat neko uzreiz sāk maukt. Aiziet, pirmais tests bērnam no mūsu pašu zemenēm. Stop! Davai, Māri, Amēlija pagaršo, pasaka, vai garšīgi. Mums vajag zināt visiem. Davai, dod tētim arī vienu, vai Markam. Garšīga? Ideāli, tās ir mūsu zemenītes, mūsu pašu audzētās pirmās. Cik nu ir? Mūžā. Bet mums ir kaut kādu kompostu, ja es sapratu, ka vectētiņš liek pirms ziemas visādas mēslas, un tad viņiem pēc tam riktīgi auga. Mūži dzīvo, mūži mācies. Loģiski, mēs to visu iemācīsimies. Kas ar man to vienu vislielāko tomātu? Negaršīga? No, jā. Bet tā jau vispār daudz. Marks pateica, ka negaršīga. Ļoti daudz tomātiņas. Super. Beidzot, kāpos sāk augt. Viņi baigi ilgi turējās kaut ko. Laikam baigies vēši. Reku vēl, šitās tās Malvīna, plants for you. Tas bija tās kognegandon. Un reku Malvīniem arī ziedi jau ir. Nu viss, do 5. Ai, bļāviens, kāds ir dēliņam. Nu, pasties, kāda kustība notiek zemes gabalā. Bērni dzied, braukājās, sieva pļauj zāli. Es pat tik labi nezinu tos dziesmas vārdus. Atkal, nu kas te notiekās? Nu, bļoviņš, kas tas pa lomu, nu? Māmeli, nē, viņš nevar skatīt. Oi, vēl oi, Johaidi!
Šodien eksperimentā kaut kāds pavisam savādāk gaļa, kā mēs parasti esam cepuši. Pamēģināsim, kā šitāds garšo. Pat nav šašliks, vienkārši apbērsim ar sāla pipariem uz redelītēm un pamēģināsim uzcept. Šādi izskatās gatavs, ja? Man ļoti gribas jau garšo to gaļu. Es nezinu, kas manai meitai uznāca, bet viņai tā gribās pamēģināt tieši. Vat man gribas ēst, un viņa pirmo reizi mūžā man prasa riktīgi, kā viņa arī grib. Kāds ir iespējams? Nu, stāsti tā pa godīgo. Ir labi? Ņem. Reāli izstāsta ļoti garšīgi. Realitāte arī ir garšīgi. Karsts. Davai meitiņu kodies. Tu tik teici karsts. Labrītiņ no rītiņa. Rīt sāk ar to, ka zīmēju to priekšējo sienu. Durvis pats izgatavošu. Un logu man piespēlēja mans 80 plus gadus vecais kaimiņš. To logu. Es biju kaut ko skatījies internetā, bet tad mans kaimiņš piedāvāja man logu. Un viņš man iedeva rekuši tādu logu. Viņu vajadzēs restaurēt, noslīpēt, noskrūvēt reku rūčkas, nokrāsot, un būs super. Es viņu likšu gareni, nu šādi, ja. Tev kaut kur šitien te man būs, kur man te būs, durvis, un šitien te būs loks, tā. Tagad, es nezinu, par cik tagad it kā lietu vairs nesolu, es it kā esmu nobriedis likt grīdu virsū. 4 22 mm OSB plāksnes. Es viņas izdomāju likt 1, 2, 3, 4, nevis šitā te. Tāpēc, kā es negribēju, lai uz vienu dēļu pilnā garumā iet ar 2 skrūvēm. Tāpēc izdomāju labāk šitā. Stiprināšu viņu. Labi, gan jau man kāds saprat to domu. Uzliekot grīdu mani platforma, tad uz platformas es varu sākt izgatavot sienas. Vienīgais mīnus, kad Diantai ar meitu aizbrauc uz Rīgu, viņai pirms skolas jāsagatavo visādi medicīniskie dokumenti, lai es 1. klasē var iestāties. Man nav, kas man palīdz tagad tos 22 mm dēļus. Nu, es viņus viens pats nevaru šeit atnest. Tāda kāds man ir plāns. Es lieku plāksnes, tādā veidā arī iztaisnošu perfekti to grīdas plakni. Un šitien es ieskrūvēšu tādas mazas skrūvītes un paņemšu savu striķi. Un tās skrūvītes, ar cilpiņām uztaisīšu. Un ar cilpiņām novilkšu striķi, kad būs dēles pāri. Tādā veidā es redzēšu vietas, kur man jāstiprina, nostiepšu striķi, un es redzēšu, kur man jāskrūvē skrūvs. Tur te es zinu. Šitien striķi vajag. Šitien striķi. Labi, laika gaitā sapratīšu, kā man jādara. Es vienkārši saskrūvošu skrūvītes, un tad vienkārši vienu striķīt ar cilpiņām uztaisīšu, un tad es viņu kabināšu noslikšu, uz nākamo skrūvīti. Tādā veidā visu grīdu piešūšu klāt. Reku mans 80 plus gadīgais kaimiņš palīdzēja man aiznest OSB dēļus. Viņi tagad nav precīzi salikt, bet smuki uzgulās. Tagad es reku ar to striķi. Visi ar šesiņu skrūvēšu klāt. Lietu tagad pāris dienas nesolu, tad man vajag ātri mēģināt uzcelt. Ideāli, vispār super, pasties kāda platforma. Perfekto. Labi, jānosien būs striķīši un būs jāsāk stiprināt. Izskatās, ka pat tas taisnes stūrs ir perfekts sanācis jau. Jo dēļi, es viņus sastumšu precīzi viņus un dēļi ideāli guļ šeit. Nācās aizņemties no kaimiņu kuvaldu. Tomēr vajadzēja padauzīt pa šo taisnes stūri, lai viņš būtu perfektāks. Lūk, šeit ir tā mana ideja par to, par to novilkto striķi. Reku, skrūvs skrūvēt. Es domāju, ka tāda varētu būt laba metode. Jā, smuki. Un tagad reku mēģināšu skrūvēt klāt grīdu. Tomēr dēls te ārdās. Mēs ar dēlu 2 palikuši. Paši sevi barojam, mēs taisam olas, cepjam desas, cīsiņus. Tā?
Jā? Kamēr mammas nav. Ar māsu. Jā. Reku to grīdu tais, tagad skrūvēja klāt. Jā. No šitā te pa bišķiņam ņemamies. Var pateikt kaut ko. Nesaka. Tur būs kāda ciklits. Jā, mēs tur kvadratciklu varēsim nolikt. Jūs visi komentāros prasījāt, lai Linda atbrauc. Ejam, Linda. Ievērtē, ko es sāku celt. Redzi, rekur? Wow, tu nepamanīji. Nu jā, redz, cik foršs novietojums, ka nekrīt acīs. Nu kā domā, kas tas būs? Jā, es domāju, ka tā būdiņa, ne? Nē, tā ir skatu, un tad mēs taisīsim tusiņu, tur DJ pults būs. Gadījumā tā nav terasa? Nu jā, te viss mūzika būs gaismas, viss festivāls. Terasa, es domāju, tā terasa. Nu nē, taču tā ir šitā terasa, tā ir tā terasa. Linda neko nesaprot. Labi, tā būs būdiņa. No šitien te mēs liksim kvadratciklus. Nu, davai, tests. Dāmas un kungi! Šodien uzstājās DJs Lindito Bandito. Woo! Super. Nu kā izturīgi, tas grīdas tikai šodien uzliku. Opa! Nu paskaties, kā te tusiņi notiekās. Oj, jokaidī! Zeviņi! Pusties! Bļovins, tas arī traks ir. Tā kā bulta bļovins. Nu tad saki, ir okei? Jā. Būs laba būdiņa? Jā. Nu, virsma. Nu tā ir grīda, jā. Jā. Man nokrāsot? Nu es viņu lakošu. Tās manas flīzes. Jā, es te varētu flīzes uzlikt. Linda man iedeva bišķiņu flīzes no savējāt. Es tev daudz iedevu. Es pusi iedevu kaimiņam. Nu, ot. Šodien te tā darbojos, ka pavisam aizmirstu apdētot, ko es vispār daru. Tātad šobrīd es griežu ārā visu pēc saviem mērījumiem, rasējumiem, lai būvētu priekšējo sienu. Re, kur ir izgriezti 2 5-metrīgas brūsas. Te ir Zeus, te Linda. Un es aizmirsēšu to rādīju, vai nē? Nu, re, viss šitās detaļas teikt griež ārā. Tad es viņas izgriezīšu, un tad es ar antiseptiķu apstrādāšu. Ok? Nē, viņi nav neko nesaprot. Vienreiz būdu palīdzēja uztaisīt, vairāk nepalīdz neko. Jā, un katrai brūsai, pirms es viņu zāģēju, es reku galiņus nogriežu, lai viņi būtu pēc iespējas taisnāk, jo oriģinālajiem zāģējumam no zāģētavas, nē, šitie izstās ok, bet reku ir šķīps, jā. Un, piemēram, lai būtu pilnīgi taisnā tā tur, un tad es mēru savu vajadzīgo, un tad atkal cenšos taisni smuki nogriezt. Viss izzāģētie materiāli ir ar antiseptiķu apstrādāti, tur, tur, un tagad, kamēr Diana vēl joprojām ir Rīgā un brauc, es piespiedu kārtā likšu Lindai strādāt. Jā, sutinieris nodarbina, viss ejam. Mēs tēt nesīsim visas materiālus un liksim uz platformu. Nu, 5-metrīgie. 2 dēļ tikai, tas nav grūti. Nu, viss ej. Davai, ej, ņem. Tur, galā. Vienīgais šitais sarkanais, ko es uzprecēju, viņš ir indīgs. Vajag cimdus tev vilkt. Davai. Es jau varēju viens pats to izdarīt, bet nu labi, zin kā. Lai pastrādā, ja brauc ciemos, zin kā. Lai vakariņas nopelna. Jā? Nu, to jā. Nu, tā tad skaties, te liekam šiten. Jā. Parādi. Ir izgriezts pareizi. Tā tad redzi. Reiku 1, 2, 3. Oranža roka. Nu, ja es to seku, viņš perfekti izgriezts. Nu, es taču teicu. Nu, viss un tā mēs teicu sanesīsim visus materiālus. Un tad sāksim būvēt sienu. Es laikam iešu atpūtīšos, un tad Linda vien pats saskrūvēs visu un pacels. Pats cik izdevīgi saukt cilvēkus ciemos. Nu, negaidīju, ka filmēšu, jā? Pasties, kā sutinieris nostrādina. Sieviņa, es visu darīšu priekš tevīm, lai tikai tev nav mazāk jādara. Beidzot, man sieviņa atbrauc. Atkal gan viss Zeus aizskrēja. Nu, vot!
ko man tur sieviņa atved, es viņai pasūtīju savu laku. Es gribu lakot, bērns guļ rekur. Es gribu savu laku, pasūtīju laku un vēl antiseptiķi. Tāpēc, ka man pietrūka. Saprot? Nu? Jā. Nu, ko tu tur? Nu, davai. Nu, davai. Čau. Nu, kā tā gāja sieviņa? Es mums varu gatavot, kroči, es viņai vēl liku kartupeļus tīrīt, prakiņi. Nopietni? Jā. Mums vispār nekas vairs nebūs jādara. Es viņai teikšu, lai viņi iet zāģēt visu. Lai viņi tur ceļ to māju un zin kā. Ko, karoči, izvāc visu ārā. Man nav laika. Zini, ko es nopirku tev? Nu, johaidī. Zini, ko es tev nopirku? Antiseptiķi tu man nopirki. Nē. Es aizgāju pie tās, atceries centrā, pie tās tāns, kur tā Rekas dārgā gaļa. Es pasūtīju rekulā. Atceries pie tās tāns, kur ir tā dārgā Latvijas tāda. Nu? Mums sapirkt, mums gaļas, taisīšu karbonādes tev. Aprieš, kam tu nopirki dārgu gaļu? Nē, ej. Tā tad nepabeidz domu, tad reku es pasūtīju, šodien sapratu, ka es gribu nolakot, jo man ieteica daži cilvēki, ka vajag nolakot, jo šitā grīda būs, viņi būs zem slodes, mēs par viņu staigāsim, lai viņi labāk kalpojas, viņu lakošu. Un ko es gribēju teikt? Nu, lūdzu, reku, es saskatījos YouTube'ā, ka Karkas sienai ceļ uz šitās jaunās grīdas, viss brus, viss saskrūvē, un tad viņu ceļ augšā. Vienīgais es jūtu, ka šitā konstrukcija, buļļovens, viņa jau ir ļoti masīva. Tad, kad es saskrūvēšu visu kopā, viņa būs ļoti smaga. Man džeku nav, es jau tikai meitenes nodarbinu, kas ar. Es centīšos, lai man palīdz viņas abas pa 3 uzcelsim to sienu augšā. Tad es viņu nostiprināšu ar dēļiem, lai viņi tur turās. Nu, karoči, viss process es filmēju, pa bišķiņam. Tagad es sācu skrūvēt kopā, reku jau viņos rības laidīšu iekšā. Un tad redzēsiet, kā te man viss izskatīsies. No, sieviņa nācija vērtē, kā vīrs šodien grīdi jau uztaisīja. Ļoti skaisti. Nu, iekāp pārbauda, vai grīdi normāli? Tā kā par visām zandelēm? Lien, uz video tu tā zini mainies. Tā kā video nav, tad tu man davai notīri kājas, nekāp manā vilā netīrām kājām. Nu, pagaidi, nu te taču vēl nekas nav. Nepirkt, te tikai es varu pirst. No? Normāli skatu, tad jāpaņem tas. Labi, tu vispār reku grīdu es pabeidzu, jā, jau saskrūvēju. Reku es jau sāku sienu priekšējo taisīt. Es tāpēc domāju, kādā sakarā tu vēl vēlas rības lietas. Vēl vienu dubulto grīdu, nu īstenībā jā, reku varat vāti salikt un būs siltināts. Viss. A šitā arī darīja? Nezinu. Nu, nē, tur plēja kaut kāds plēvs, man liekas, vēl tur es nezinu, tur vēja, ne vēja, bet kondensēta, es vēl līdz tam mēs kādien tiksim. Nu, viss? Patīk? Jā, man jāiet Ēst man, davai. Tev, jā. Lai Linda to ēst. Man viss ir stabili. Reku jau durvju rāmi taisu. Noteikti, kad kad es pabeigšu to sienas konstrukciju, noteikti kādam, kurš ar nodarbojas būvniecību, būtu noteikti kaut kas komentējums, kas man ir nepareizi, loģiski. Bet, nu labi, es vēl neesmu pabeidzis. Un jāiziet, jāapstās, ko manējās zemes sutienēristiskās meitenes dara. No, stāst, kas tur ir uz sirds? Mēs strādājam. Pastāst, kā mēs gailenes savācām. Jā? A, kur jūs savācāt? Sēnes savu mežā. Kur? Iedomājies, šogad ir tā, ka tu vienkārši brauc, tāpat no mašīnas nav jākārt ārā. Nu, labi, ir jākārt. Tad tu brauc vienkārši pa ceļu un stājies, cik trēli redz tās gailenes no mašīnas. Forši ūdens pavelt? Nē, šeit ir baigā bombiņa. Nu labi, viņš gluži nav pavelt tur. Nākamgad ekstē izaugs. Jā. Nu viss, vairāk neko neteiks. Nē, nu pagaidi. Nu, tad, kad ēdīs, tad arī pateiks, ka vai garšīgi vai nav. Labi, man jāiet strādāt. Jā, saka, ka viņš tur strādā. Atcerēja kaut ko tur. Jā, strādā. Riktīgs robotiks ej nos, Vilnija siedru tek. Pastāst, cik strādā, jā. Cik strādā. Jā. Kārtējais nelielais updates, tad rekur ir durvju rāmis. Un tagad griež ārā, netīšām nospiedz stop ierakstīšanai. Tagad
griežu rāmi tam. Nu, tā ir konstrukcija priekš loga. Reiku parādīšu no šitās puses, kā durvīm te ir. Man te čoms viens teica, ka augšā vajag likt divus, bet šitā, bet es ieliku šitā. Es ceru, ka būs ok. Un viss, un tādā veidā tur jumta konstrukcijai būs jābūt it kā ok turēties. Par logu, nu tad es arī kaut kādu savu veidojumu tais, kā es to saprotu. Varbūt tehnoloģiski galīgi pareizi nebūs, bet cerams, ka funkcija, kā teikt, nesošās konstrukcijas pildīs labi. Pamēģināsim izjokot Lindu mazlietiņās. Viņa sēž tagad pie galda, kur ir tumba ieslēgta. Es ieslēgšu mikrofonu un iebļaušos kaut ko, pastīsimies, vai viņa nobīsies vai nē. Tā, tagad piezumojam viņu. Linda, vaļāģi! No, kas ir nobijāties, ja? Tas rītīgi. Linda, tu nobijies? Mēs tur runājam. Zevs pat? Mēs pat viņu nobijām. Nobog sunīts. Bļāviens. Zevs nopirdās, ja? Protams, ka viņš arī sabijās. Nu, es nezināju, ka tik skaļi būs. Labi, es iešu atzīties, kāda man kļūda. Āmēlī, stop! Es esmu nopircis 9 6-metrīgos jumtam spārēm tās brūsas. Āmēlī nelej, pagaidi. Un es rēķināju tā, ka man no katras paliek atlikums. Un es izdomāju, lai nebojātu tur vienu kaudzi, es paņemšu savu atgriezīšu gabaliņu no 6-metrīgā un netīšām aizrāvos un 2 gabaliņus nogriez no 6-metrīgā. Un man tagad pietrūkst viena spāra. Un dēļ tā, ka viņas ir 6-metrīgi tie dēļ, man ir grūti piegādāt, bet es zinu, kā es izdarīšu. Es aizbraukšu kokzāģētā un paprasīšu konkrētu garumu, lai man nogriež. Labi. Visas problēmas vienmēr ir izcināmas. Vienkārši pats kļūdas pēc bišķi sajauc kaut ko. Un vēl plus, es nebiju reiķinājis, ka es izmantošu tos 50 uz 100 tik daudz uz priekšējās sienas dēļ logu un rāmja. Attiecīgi es jau būšu vairāk notērējis, tāpēc iespējams, ka man nāksies kaut ko vēl pirkt klāt. Īstenībā varētu Dintis pēc tam izskaitīt, cik tā būdiņa izmaksāja. Būdiņa. Normāla būda. Saskaņā ar mūsu ģimenes oficiālo nolikumu mēs eksploatējam Lindu. Mēs eksploatējam Oskaru. Viņš man galvenais izrāva, es tur ēst taisu, es gribēju, lai ritīgi garšīgi. Un viņš man saka, nē, es taisu mājas, negribu neko ēst. Tātad es no kļūdām mācos. Šitien te, lai rāmis nesteigāt, man nācās izgriezt 2 pucīšus, lai gan reāli vajadzēja griezt uzreiz līdz šejienai. Jā. Tagad es uzreiz līdz šejienai, ja? Jā. Lai... Šitais ir pamācība video? Jā, šis ir iedvesmīgs. Ja kas man vispār patīk, tas vecmodīgais loks. Man arī es viņu... Ja kāds rakstīs, vajadzēja ņemt pakešu, nē, man patīk. Man tiešām es man negribēs tik lielu naudu tērēt. Un, te ir liela nauda notērēt, bet, labi. Galvenais, jā, visur viss jauns, loks vecs. Nē, es viņu nošlīpēšu, nokrāsošu, viņš būs bombiņa, ritīgi smuks rūtains loks koka. Jā. Nokrāsos viņš. Māja nav siltināta, tāpēc mums nav starpības. Jā. Ko es gribēju teikt? Šitā es veidoju to konstrukciju, es viņu pats domāju. Man bija galvenais, lai es saglabāju nesošās konstrukcijas, jā. Un to, ka viņš 6-metrīgu dēli 2 reiz nogriez, pateici jums? Jā, nokļūdījos. Nolažoja cilvēks. Redz, kurš aizstās cilvēks, kas lažo. Nevajag man tūplānā filmēt. Lot. Un tagad es te visu griežu kopā, lai tas rāmis smuki ielien. Durvis es arī izgatavošu pats no nulles. Jā. Un pēc tam sekos pats sekšanas, ka es pabeigšu to rāmi. Jā. Tās drosteliņas abas divas, mēs viņu celsim augšā. Es taisīt. Baigais strādāt, es pasties stāv, tik domā, kaut ko domā. labi, es jau tā prikalējos. Ja ne viņš šajā nekas nebūtu, zin, pat šā zāle nebūtu zaļa, kurš skraidīja un viss līdzināja. Mums jau gaileņa mērts gatavu, kartupeļi ir uzvarīti, mums tagad vēl karbonāts jāatsap, un es vēl sasālītos, kur ir man gurķi, kur maisiņai sasālīti gurķi uz ātro, ko Marks ņemās. Tātad, milzīgi paldies, gribu izteikt savam ribzāģim par 30 eiro. Viņš ir veiksmīgi 2. sezonu sācis kalpot un izzāģējis jau ir grīdu un vienu priekšējo, principā lielākā pēc materiāla daudzuma sienu. Viss.
Esmu visu pabeidzis, saskrūvējis. Nu, kāda man ir tā konstrukcija, tāda ir. Es pat nepārbaudīju, protams, vēl logrāmas ir pareizi izgriezts, bet nav varianti. Tad naksis kaut ko domāt, ja nebūs pareizi. Tagad sieva uztaisīja vakariņas ar Lindas palīdzību, un es iešu ēst. Un tad es viņas saukšu palīgā, mums šo visu lielā konstrukciju jāpaceļ gaisā. Aizmirsu vēl vienu lietu piebilst, tad, kad es mājās uzzīmēju šo būdiņu uz lapiņas, es varēju izreikināt, cik man vajag materiāls. Loģiski es saprotu, ka parasti ir neparedzētas situācijas, noteikti vajadzēja kaut ko vairāk pasūtīt, par cik es biju paņēmis arī apmaksāt piegādi. Bet, es nepaņēmu neko lieku laikam, izņemot solīgos dēļus. Un vēl, labi, es apzināti es tā kā nezināju, nemācēju izreikināt, cik skrūvs ir vajadzīgs uz būdu. Tāpēc es biju nopircis 401, 402. Es zināju, ka noteikti vajadzēs vēl piepirkt, vienkārši nezināju, kā viņas tērējās. Uz doto brīdi, te jau 200 vairs, te ir kāds 50 palikušas. Un tas ir tikai viena siena un grīda. Tas nozīmē, ka man būs jānopērk vēl skrūvis. Tās es tiešām nemāku reiķināt, cik vajag uz katru objektu, teiksim tā. Labi, visas grib ēst. Kas te tagad tam sutenierim? Karbonādīts kartupelīši. Kur ir gaileņu mērce? Gaileņu mērce. Pasties. Ar ekrēra gurķīši tie salīti. Un masālītie gurķīši, ja? Starp citu, Diana, nākamajā video, ja jūs ierakstīsiet komentārus, aiz nākamajā video. Tu man šķirdod? Paldies. Diana var parādīt ātro gurķīšu recepti sālīto. Jā? Ja par cik šis video iznāks, mēs jūs komentāru vēlāk izlasīsim, tad tādā video, kad mēs jau izlasīsim komentāru, Diana nodemonstrēs ātros mazsālīto gurķīšu recepti, jā? Jā, bet man sanāks par šī. Ļoti. Super, vienkārši. Labi, es eju ēst. Un tad es viņus sutenēšu, lai viņas man par sienas un augstu. Vispār ēšana jau nav baigi ētiski filmēt, bet bļāviens šitā porcija tāda gaileņa mērcīta kartupelīšam un karbonādīt vienkārši bombiņa. Paldies, sieviņa. Jā, viens noskrabs. Ko tu? Es arī pat piedalījos. Man tev daudz. Linda, pasaka uz kameru, ko tu teici tikko? Nē, man garšīgi. Ļoti garšīgi, vai ne? Tu aicināsi visus uz vilu paēst? Zini, cik grūti uztaisīt šo visu bija. Bet ļoti Nē, garšīgi. Linda arī riktīgi palīdzēja, ka viņa piestādās višķi trauks, mazgāt savādāk vispār nav reāli. Jā, Linda mazgāja trauks un tīrīja kartupeļus. Protams, arī normāls darbīgs. Nē, vispār viņa man ūdeni vēl lēja. Ūdeni lēja, mazgāja trauks un mizoja kartupeļus. Komandas darbs un rezultāts ir vienkārši tāds, ka ciekals tek ārā. Persalādi. Visi gatavi man darbinieki. Tā. Es teicu izstāstīšu instrukciju visiem, ko dirstu vēl. Tātad es uzskrūvēšu šeit divas brūsas, mazās, jā. Te vienu un te vienu. Tāpēc, ka mēs celsim, lai mūsu siena neaizslīd lejā. Es tā vidikos redzēju pamācību, jā. Tad, kad mēs pacelsim, mēs ņemsim colīgos dēļus un līmenī piestiprināsim sienu. Sapratāt? Tas vienkārši jāsaka, kas mums jādara. Sorry, tur laikam īsāk vajadzēja. Labi, stop. Paga, varbūt es nolieku to kameru kaut kur vienkārši. Noliksim kameru, tad, kad mēs celsim, lai redzētu, kā mēs spēlojam. Jā. Domā, Oskar, mēs viņu neuzcēsim. Neinteresē. Es to visu nofilmēju. Nopietni? Es tas nevaru. Actions! Jūs visi domājat, ka viņš tāds laipns un foršā, kur aizkadri. Galvenais, ka es nevaru pīkstuļus uzlikt video, man būs jāgriež ārā kaut kādīgi. Nē. Labi, es varu negriezt ārā. Labi, no cilvēki tas Nē, mūs skatās arī bērni. Tad ar jāgriež. vecākiem. Tas Viņi Tas arī noskatīsies un tagad mēs pateiksim neskatieties bērniem. Tu pieliksi to priekšā to tā kā reklāmu, ķipā tā kā
Šajā sērijā tiek ieviesti cenzentēti vārdi. Centralizēti eksāmeni. Centralizēta eksāmena pareizi. Man to tāds reāli mākonis. Es arī to nofilmēju. Bet tāds oda mākonis ir. Oi, meitenes, oi, būs jautri. Es iedomājos, bet viņš taču tak milzīgs ir. Jā, man džeki draugi nav. Oskaram reāli nav džeki draugi. Tev vispār ir draugi? Nē. Mēs esam tam Man sutneri. draugs Rainārs no Ainažiem. Nē, pēc tā vēl Keris zvana. Keris. Jā, tev Keris zvana, visi saka, kas notiek. Jā. Nē, būs sūdes, zinu, jā. Es nezinu, ko tas izstāvās. Bet man iepriekš tā, ka tā, kad mēs viņu celsim, viņš sāks krist uz otru pusi. Būs. Par to mēs domāsim pēc tam. Kā tu gribi, lai mēs to izdarām? Tā, doma sekojoša. Mēs ceļam, jūs ar Lindu pa malām, es pa vidu. Jā. Tad, kad mēs viņu piecelsim, jūs ar Lindu viņu turēsiet, lai viņu nenogāž. Es eju pēc dēļiem un līmeņrāža. Tu vēl kaut kur iesi? Ko? Es. Nelamājies. Tā. Uzreiz sagatavojam visu, jo būs baigies sūdi. Šitie mums būs balsta dēļi pēc tam, lai nav... Es tur vēl tā kā sutunieris, varu teikt, ka vecēs palīdzi. Labi, davai, es braucu mājās. Nākamais kadrs līdz skrien. Tu jau nevari izdarīt. Ran, Vasja, ran. Tur opels stātu mums neizbrauksim pat pārdomāt. Pofiks, paņemšu opelu. Pēc idejas mums šitām nevajadzētu. Zemucīt, ko tu saki par to? Čuš kaut kāds, ne? Tā kā? Jau pirms darba grib apvirsās, nu. Tā. Znači tā. Liekam kaut kur kameru. Pasties, šitā vēl storiju grib taisīt, kā viss gāzīsies. No? Viss mēs gatavi. Jā, es likšu to. Jā, protams. Viss mēs sagatavojāmies. Galvenais ir filmēt šo visu pareizi. Tu nenofilmēji! Nē. Action. Davai. Bērni uz šeien nāk. Nekustini šūpoles, pagaidi, mēs teit filmējam. Pagad. Davai. Tur stāvi, tur un nenāc tuvāk. Nenākat visi uzmanību. Pasauc zemu. Pasauc zemu ar... Tā, es bļauju. Ozī, vila, vila, la. Un jūs arī tā. Ozī, vila, vila, ja? Ozī, vila, vila, la. Ozīvīla, va. Neko viņi nesaprot. Nu, aizrikst. Davai. Pagad, stop. Šitā. Tu, tuvāk. Kas mums jādara? Kas jāceļ uz augšu? 3, 2, 1. Oskar, man ir smagi. No ko jūs neceļat? Es viens pats? Bļāviens ceļat? Kā nemaz neceļ? Beigās es viens pats? Es nevarēju aizsniegt. Bļāviens, cik viņa ir masīva. Man viss līmenī, jums viss slikti. Tu vari uztaisīt tagad to kobildu. Kā es to kobildu? Mēs varam... Tu metiksi zemē? Nē, turat, jā? Es turu. Turi? Es turu. Tā, turat. Nerogās, jā? Nu, es mēģinu tā kā pleciem viņu turēt. Man dibenā ko žots. Kā? Kā tu to iedomājies? Es nesaprotu. Ko tieši? Kā tu tagad iedomājies, mēs metīsim zemē?
Labi, es atzīšos, mans plāns bija tāds, ka es vienkārši šeit tagad gulēt, un jūs jāstāv visu nakti. Jā, tu zini, ka mēs varam atlaist un iet. Jā, un viss tavs darbs vējā. Es vienkārši gribu pasīties, kā no malas izstās. Nu, pasīties. Mēs neesam redzējuši. Rīktīgi forši, super. Skrūvē. Ko tieši? Tā odi kož dibanā. Nu, nekas, pastrādājam. Nākamais solis. 3 dienas pašam vaļā. O, kaut kāda schēma, jā? Protams. Oi. Man pietur. Jā, pietur, lūdzu. Amelija lūdzu. Malā. Tur ir Linda, jā? Nu, es kaut kā ar 2 pirkstiem to daru. Jā, bet kā lai es te pienācu? Jā, turi bišķi. Man jānostiprina vēl. Idejas, tu vari iet Diānai palīgā. Es varu laist vaļā? Protams! Woo! Tagad tu Diānu pieturēsi arī augšā, ja? Labi? Jā. Tur, ja? Jā. Mali. Bojas pirkstu. Nu, nav. Pastāst, cik man foršs loks šķūnī. Ļoti autentiski. Man ļoti patīk tas loks, patiešām. Reiku mans durvis, reikur loks. Pareizi? Jā. Labi, kad es visu šito te uzzīmēju rasējumā, savādāk tu neko bez manis nevarētu izdarīt. Vai ne? Protams, paldies. Paldies. Nu, pastāst, labi, jau tu kā māja, tas mažais. Nē, nu ļoti kruta gultu, rekur var uzlikt gultu. Ew, bet klausies, tepat gulta, Oskar, tepat mini, te sanāktu gulta un mini virtuve. Ja tā ļoti gribētu. No īstenībā, nu labi, es grīdu jau uzlikt, bet šitien īstenībā var pat siltināt pa īstam. Tā pēc tehnoloģijas pareizi, bet es jau skatītājiem teicu, šeit trenējos, un pēc tam mēs celsim māju kaut kādu, nezinu, pēc gada 2. Man bail skatīties uz Marku, tā drikst. Marku, tā patīk to, ko teicis uzcēl? Smuki? Ļoti. Jā, pareizi. Oi, viņš tik augsts tas loks sanāca. Nē, bet normāli. Nē, ļoti skaisti. Kā izstāst no malas? Nu, ko tas teorija jau ieliki? A, ko tu man te tagad stučīs visiem maniem? Viņa jau tam nezinu. Kāpēc tie var likt? Ko tu viņai tu 5 cilvēku piesakoji? Nu, jā, nu. Ļoti krūti, man ļoti patīk, ļoti skaisti. Tagad kas notiek? Tagad mēs skrūvējam klāt sienu. Nu, skrūvējam, mēs pastāvēsim, paskatīsimies. Man ir jābūvē uzreiz nākama. Pa 1 dienu šodien ar pauzēm es uzliku grīdu visu un uzbūvēju karkas un uzcēlu sienu. Jā, jā. Principā, ja 2 tā strādā, man liekas, pa 1-2 dienām šo visu būdu var uztaisīt. Jā. Dirču. Nu, davai parādi. Pagad tā. Patīšu bišķiņu. Kač, ka tu ķipa Pagadā. Skaties. Pagad. Kāds nopirņās? Nē, skaties. Es atlaidu, jo, skaties, es nevarēju tikt. Godīgi sakot, es pat izbrīnītu, ka Oskars pasties šī tik ideāli salicis šitos dēlīšus, lepojos ar tevīm. Es tev lepojos, ka tu izgāji to universitāti YouTube'ā, dabūji diplomu. YouTube celtnieks. Nepavēlties visu ziemu klausījos tās skaņas naktī, tās dzz. Jā, taimlapsiņas skatījos, kā būvē mājas. Es, man liekas, sezonas sākumā Vīlis pateica, ka es visu ziemu skatījos, kā būvē mājas. Galvenais uzbūvēs šūru, bez mazliet uz mājas pusi. Baigais. Jā. Es vispār nekad nebiju aizdomājusies, ka skrūvs var tik dārgi izmaksāt. Īstenībā es neesmu nopircis viss. Nu, te vairāk. Tu neesi visi sanopēr? Protams, visiem večiem vēl pārpaliek, ka man vēl pietrūks. Nu, ko, nu, jāpērkās, nu. Nu, gan jau būs labi. Es domāju, ka tu vienkārši ar savu perfekcionismu grib pārāk visu perfektu uztaisīt. Nē, ir jau jāievēro soļi kaut kāds, saprot. Galvenais Marks uzreiz atnāk un spēlējās ar mašīnītēm. Amēlija reku pārbauda uz izturību.
Evacīts arī pārbaudas, ka trinās, bet vēl nav uzlietas augšā. Marks uzreiz zināja, ka tas ir loks un tās ir dušas tik interesanti arī. Kā viņš rubīja? Laikam vīriešiem tas ir asinīs. Es zinu, tas uztaisīju Lindai dāvanu. Jā? Pati? Malci. Tā bija manējā mašīna. Nu, super. Nē, kad tur kāds atstāja to mašīnu, tāpēc, ka negribēja to mašīnu, tad paņēma Marks to gribu. Nu, tā ir Marka mašīna. Ui, pļāvens nokrita. Nu viss, labs darbiņš, kas padarīts, jā? Pasties. Ai, cik smuki. Ejam, izlaidīsim Lindu ārā. Es jau domāju, ka tu viņu te turēs. Nē, nu viņai tā dabūja vakariņas, nopelnīja, nu. Viss. Nu viss, es te viņu izlaidīšu ārā. O, tu nopļāvi? A, ko tu domā, es rūpējos par visu mūsu vilu? Es visu pļauju. Un es sākšu. Klausies, un pēc tam. Starp citu, tu zināji, ka par memberu var kļūt kanālam? Atbalstīt mūsu saturu. Jo mēs drīz bankrotēsim. 2,3, ja? Es nezinu. 2,99. Neko nezinu par Oskaru. Mīnus komisija no YouTube 30%. YouTube savāc. Nu, vot. Un tagad atpūtīsimies. Un ar svaigiem spēkiem sāksim. Un ar svaigiem spēkiem uzreiz. Un ar svaigiem spēkiem sāksim jaunu sēriju. Woo! Tā, paldies par laikiem, komentāriem, visiem memberiem, paldies un augstu un iet gulēt.